Turpinam apskatīt ar mākslīgo intelektu saistītus terminus, un tagad apskatīsim lielo valodu modeļus, kas tie tādi ir un kā tie strādā. Pamat ideja ir tā, ka lielo valodu modelis paredz nākamo vārdu, ja precīzāk paredz nākamo tekstvienību. Tad, ja mums ir kāds teikums reiz senos, tad šis modelis paredz laikos kā turpinājumu. Atkal, lielo valodu modelis nav domājošs kā cilvēks, bet viņš tikai prognozē nākamo teksta vienību. Lai iegūtu lielo valodu modeli, ir 3 pamata lietas jāizdara. Mums ir vajadzīga liela datu kopa, kura tiek izmantota trenējošo modeli, tiek veikta ilgstoša mācīšanās. Ko nozīmē ilgstoša mācīšanās? Tās var būt stundas, dienas, pat nedēļas vai pat mēneši, kur, protams, prasa lielus datoru resursus. Un galu rezultātā tiek iegūts, tā teikt, prognozētājs, kas paredz šos te nākošos vārdus, jeb tekstvienības. Atkal vēlreiz šis piemērs, reiz senos laikos, mums var būt vairāki turpinājumi. Jāatcerās, ka šie modeļi ir varbūtiski. Nav viena pareiza risinājuma. Ja mums ir šāds te reiz senos laikos, tad vislielākā varbūtība būs, protams, uz laikos, bet ir neliela varbūtība, ka ir arī kādi citi turpinājumi. Kas tad ir tās tekstvienības? Tā ir, ja angliski tā sauc par token, tā ir pati mazākā vienība, ar kurām strādā lielo valodu modelis. Tās var būt vārdi, varbūt arī vārdu daļas, vai pat mazāki, pat simboli. Ja mums šis te pats senos laikos piemērā, mēs varam salīt sīkāk, senos, un tad atsevišķi laikos sadalot divās tekstvienībās, laikos. Varbūt arī pat atsevišķi simboli. Lūk, paskatīsimies dažas uzvednes, latviski tas būtu korekti teikt uzvedne, mazāk formāli būtu vaicājums, angliski to sauc par prompt. Tātad mūsu konteksts lielo valodu modelim, kā turpināt iesākto. Vienkārši piemērs būtu izveidot stundas plānu par fotosintēzi. Kā jums šķiet, vai mēs dabūsim labu stundas plānu pie šāda vaicājuma, jeb uzvednes? Varat pamēģināt paši, kādā rīkā, kā piemēram ChatGPT, un redzēt, kas sanāks. Kaut kas jau būs, bet nav garantijas par rezultātu. Apskatīsim varbūt kaut ko labāku. Jā, šeit ir piemērs daudz bagātīgākai uzvednei, kur tas nav formāli viss jāizlasa šajā brīdī, bet ideja ir tā, ka mēs dodam lielu, pilnvērtīgu kontekstu. Tā teikt, lielo valodu modelis strādā daudz labāk, ja ir dots bagātīgs konteksts, šis te uzvedne ir pilnvērtīga, un tad attiecīgi var tikt papildināts šis te rezultāts, sanāks daudz jēgpilnāks. Tā ir pamatdoma. Lūk, ko no tā viss var secināt? Atceramies, ka lielo valodu modelis nedomā kā cilvēks. Tas tikai prognozē šo nākamo teksta vienību. Un jūsu uzvedne būtiski ietekmēs šo rezultātu kvalitāti, atkarībā no jūsu uzvednes būs arī vai nu labs vai gana slikts rezultāts. Atceramies to vēl, ka atbilde nekad nav garantēta. Šādiem varbūtiskiem modeļiem var būt dažādas versijas, par to runāsim arī vēlāk. Ko tas viss nozīmē skolotājiem šajā brīdī? Atceramies vēlreiz, ka šie mākslīga intelekta rīki kā lielo valodu modeļi, tie ir tikai atbalsta rīki, tie nevar kļūt par pilnīgu autoritāti. Līdz ar to jums atbildes būs jāvērtē kritiski. Un, visbeidzot, uzvedņu formulēšana ir mācāma prasme. To var apgūt, to var uzlabot un līdz ar to iegūt sakarīgākus, jēgpilnākus, veiksmīgākus rezultātus. Paldies!